Laipni lūdzam MyFitness podkāstā bez svariem. Es esmu privātais treneris Kārlis Matesāns, un mūsu šodienas viesis ir pusauģu psihoterapeits Nils Saks-Konstantīnovs. Šodien runāsim par to, kas ir svarīgāk – fiziskā vai mentālā veselība. Un noskaidrosim, vai jauniešiem sporta zāle ir piemērota vide un kā tā var palīdzēt jauniešu attīstībai. Sveiks, Nil! Sveiks! Paldies, ka ieradies uz mūsu šodienas sarunu. Mēs šodien parunāsim par jauniešiem un par to, kā arī vecākiem varētu būt interesanti ar savu jaunieti strādāt, ja jums, piemēram, interesē, lai viņš pievēršas sportošanai. Pirms 20 gadiem, kad jaunieši vidusskolā gāja uz sporta zāli, tad sporta zāles daudziem cilvēkiem asociējās ar bodybuilding un kultūrismu. Un es pats atceros, kad mani klases biedri, kas gāja uz treniņiem, viņi bieži tika apsaukti par kačokiem, un tas ļoti distancēja. Pēc 20 gadiem šī barjera ir kritusi, un arvien vairāk jaunieši apmeklē sporta zāles un treniņus, un tas viss ir pieejams bez kultūrisma, jeb bodybuildinga mērķiem. Vai tu varētu, Nil, pastāstīt, kādi papildus vēl ir ieguvumi, jo tas nav tikai izskats, ko cilvēks iegūst sporta zālē, jo ārējais izskats un atlētiskums vēl nedefinē pašu personu? Jā, skaidrs, ka tā zāle noteikti pilda kaut kādu daudz lielāku funkciju. Minēju, pirms 20 gadiem tā nebija populāra lieta, bet pirms 20 gadiem jaunieši vispār daudz vairāk laika pavadīja, piemēram, ārā. Un bija daudz vairāk, spēles, ko spēlēja pagalmā, un bija normāla lieta tur vilkties pie stangām un vēl kaut kādām lietām. Tagad jau ir atsevišķs sporta virziens, bez ielu vingrošana, ja tu kaut ko tādu dari. Un es domāju, ka daudzas lietas, piemēram, kā psihoterapija, pirms 20 gadiem arī jaunieši praktiski negāja uz turien, bet mēs zinām, ka ir sabiedrībā kaut kādas pārmaiņas notikušas, daudz mazāk kontaktu, un tā ir taisnība, daudz mazāk tādas tuvas attiecības veidojās, un tad tas tiek pārnests uz kaut kādām citām, vairāk institucionalizētām vidēm. Es domāju, ka trenižera zāle arī ir viens no tādiem piemēriem. Viņa lielā mērā kompensē to, kas jaunietim viņa attīstībai ir fundamentāli svarīgs. Proti, kustība. Cilvēks vispār bioloģiski, mēs, protams, esam radīti, lai kustētos. Mēs esam ļoti kustīgas būtnes, bet tas ir vissvarīgāk tieši tā, ka mēs attīstamies, kad mēs augam. Jo kustība, viņa pilda virkni tādu, tur tā zinātniski varētu izteikties, bet principā vienkārši runājot, pilda daudzas attīstībai vajadzīgas lietas. Līdzīgi kā spēlēšanās. Mums smadzenes nevar attīstīties normāli, ja mēs nekustamies bērnībā, pusauģu gados. Viens piemērs, stress. Mēs zinām, ka stresu sevišķi jaunieši visvairāk pārstrādāts ar kustībām. Un tas ir īpaši, piemēram, tur ir atšķirības pa dzimumiem, protams, īpaši svarīgi tas ir puišiem. Meitenes ātrāk iemācās runāt, meitenēm labāk attīstās valodu centri. Un, protams, tas ir vidēji, būs kaut kādas atšķirības, bet vidēji kopumā meitenes labāk spēj runāt par savām emocijām, viņas tās var izrunāt, viņas tādā veidā risina savas problēmas. Zēni ir tas, ko mēs sakām, darbības orientēti, viņi vairāk kustās un viņiem ir svarīgs kontakts, fiziskais, un caur to viņi samazina savu spriedzi ķermenī. Un līdz ar to, un ar spriedzi un stresu, protams, tās visas pārējās lietas, trauksme, depresivitāte, nemotivētība, viss, kas vien var būt, tas principā ceļās no stresa. Jā, tā ir noteikti viena no lietām, ko viņi trenižera zālē mēģina virzināt. Bet es tomēr, tu iesāki ar to, ka ārējais izskats nedefinē cilvēku, pilnīgi noteikti, bet pusauģu vecumā viņš tomēr ir super svarīgs. Tāpēc, ka pusauģu vecumā pirmkārt tas ķermenis ārkārtīgi pārmainās, un pusauģu vecumā kaut kādā ziņā mēs sev caur ķermeni ļoti izteikti definējam. Un tieši tāpēc pusauģi kļūst tik nenormāli sensitīvi par visu, kas ir ķermenisks, tur, piemēram, pie spoguļa viena pumpa, un tad var stundu stāvēt, vai tur matus kaut kā piekārtēt. Ķermenis iegūst tādu ļoti, ļoti fundamentāli svarīgu lomu tieši tajā vecumā, tāpēc, ka tā ir pirmā reize, kad es saprotu, ka viņš pirmkārt pārmainījies, citi man redz, kā man citi redz, tā es arī sāku par sevi domāt. Tas ir virkne svarīga lieta. Jā, tad sanāk, ka tieši trenējoties un rūpes par savu ķermeni, taisa skaitā arī par izskatu, palīdz labāk veidot personību, tieši veidot. Absolūti. Mēs zinām, ka pusauģi, kas ir vairāk apmierināti ar savu ķermeni, viņiem ir vispār labāks pašnovērtējums, viņiem
arī izskatās, ka ir stabilāka, tas, ko sauc par stabilāku nervu sistēmu, bet viņi kopumā ir noturīgāki pret dažādiem citiem stresiem. Šī apmierinātība ar ķermeni ir ļoti, ļoti svarīga. Un, protams, ka es nevaru būt apmierināts ar savu ķermeni. Ja mans ķermenis īsti labi nekustās, vai es redzu, ka viņš ir, negribētu teikt, neatbilst kaut kādiem ideāliem. Tagad mēs saprotam, ka ir citi riski, bet ja man ir milzīgs virssvars, vai es esmu ārkārtīgi vājš, vai kā, to visu, protams, pusauģis dzīvo savā vidē, viņi ļoti labi uzreiz to pamana, kā viņš ir salīdzinājumā pret citiem. Un tie pusauģi, kuriem ir šīs problēmas ar savu ķermeni, viņi jutīsies arī daudz nedrošāk, un tas savukārt ir virkni citu problēmu. Un nedrošība, attiecīgi, var vērot stresu, vai ne? Protams. Un mūsdienās mums stress, ka tagad vispār globāli mēs runājam, stress ir visiem. Stress ir daudz, un viens veids ir mēģināt sevi iespējams izolēt un kaut kādā veidā samazināt stresu. Bet to laikam ir diezgan limitētas iespējas, bet ir ļoti plašas iespējas palielināt savu toleranci pret stresu. Absolūti. Jo vispār jau stress ir vajadzīgs. Viņš mums ir tāpēc, ka mums to vajag. Tā ir pozitīva lieta. Tas stress, piemēram, viņš mūs motivē, viņš vispār ļauj pievērst uzmanību lietām. Un tā ir svarīga lieta. Tas, par ko mēs runājam mūsdienu pasaulē, tas, ko tu saki, es arī liektos domāt tādā virzienā. Mēs runājam par to, ka nevis pasaulē ir kaut kā pārāk daudz stresa. Jo es tam drusku grūti piekrist, jo pasaulē ir bijuši visādi laiki. Tostarp ir kari gājuši. Droši vien cilvēkiem bija stress diezgan. Ja tev dinozaurs skrien pakaļ pa pļauju, tas droši vien arī diezgan stresaini. Bet es domāju, ka ir mainījies šies veidi, kā mēs un mūsu spējas tikt ar to galā. Un mēs to redzam, piemēram, pusauģiem. Viņiem nav spēja tikt tam pāri. Tas būs interesanti redzēt, kāds izpaužās trenižera zālē. Bet tā, es iztēlojos, ka viņu šī spēja uzspiest noteiktu skaitu kilogramu, viņa ir ļoti, ļoti zema. Un viņi ļoti ātri padodas parasti pie pirmajām grūtībām. Un tas, protams, ir saistīts ar visādām sabiedrības tendencēm. Tostarp par to, ka samazinās objektīvu grūtību skaits, ar kuriem cilvēkiem jātiek galā, it sevišķi pieaugot. Dzīve ir diezgan droša, bet cilvēks nav īsti radīts drošai dzīvei. Mūsu smadzenes ir miljons, bet cilvēkam simtiem tūkstošu gadu attīstījušās specifiski tāpēc, lai tiktu galā ar problēmām un stresiem. Tas ir smadzeņu primārais uzdevums. Un viņām nav šī uzdevuma, viens viņas neiemācās to darīt. Bet otrs arī uznāk kaut kāda neizbēgamie stresi, un tad viņi it kā salūst. Un tur mēs redzam tos jauniešus, kurus mēs redzam kā demotivēti, apātiski, trauksmaini, depresēti, viss šīs lietas. Mūsdienu tehnoloģijas ļoti mums droši vien palīdz ar ērtībām. Kaut kādas lietas un situācijas ir atrisināmas ātri. Tas var veicināt nepacietību, jo mēs pierodam, ka visam jābūt atrisināmam ātri. Taču ķermeņa adaptācija, piemēram, ierodoties sporta zālē un trenējoties līdz brīdim, kad es sajūtu, man ir vairāk spēks, tur ir vajadzīga pacietība. Patiesībā tur pat nav vieta vairs pacietībai, tu vienkārši nāc un dari, un paiet nedēļas, mēneši, un gads vai divi vai vairāk, līdz brīdim, kad tu pamani, tagad es esmu spēcīgs. Bet tas nav klikšķis un uzreiz gatavs. Agrāk likās, ka datorspēles bija pieejamas tikai mājās pie kompjutera vai Tetris. Šobrīd katram telefonā līdzi kabatā ir tehnoloģijas, vai tās tehnoloģijas papildus vēl kaut kādā negatīvākā veidā jauniešus un vispār paudzi ietekmē. Tas ir tas lielais zelta jautājums, par ko visā pasaulē ņemās. Ir daudz grāmatas un pētījumi, un mēs mēģinām saprast, kā tieši viss tas, kā jauniešu pasaule šobrīd notiekās, kā tas viņus ietekmē. Idejas tur ļoti daudz. Tā pirmā atbilde ir tā, ka mēs īstenībā nezinām. Tā ir realitāte. Mēs pagaidām nezinām. Ir bijis pārāk mazs laiks, tehnoloģijas pārāk ātri attīstījušās, nav nejausmas. Mēs zinām, ka ir noteikti segmenti, kur tas tiešām ietekmē slikti. Un tas ir piemēram, viens šāds konkrēts segments - pusaugu meitenes un sociālie tīkli. Jā, mēs ļoti skaidri zinām, ka pusaugu meitenes, kuras vairāk pavada laiku sociālajos tīklos, kuras vairāk skatās bildes ar citām pusaugu meitenēm, viņām ir daudz augstāk riski, piemēram, iedzīvoties ēšanas traucējumos. Un mēs runājam par ķermeņa uztveri.
Bet atkal jau tās grūtības tas neatiecās uz visām pusauģu meitenēm. Tas attieksies uz kaut kādu noteiktu daļu, kurām varbūt jau ir kaut kādi riska faktori stresa. Mēs no otras puses redzam, ka daudziem jauniešiem ir ļoti svarīgi šie sociālie tīkli. Viņi tur veido draudzības. Un mēs, piemēram, redzam, ka jaunieši, kuriem ir vairāk draugu sociālajos tīklos, viņi arī vairāk satiekas ar draugiem reālajā dzīvē. Tas arī savā starpā. Līdz ar to ir tiešām grūti pateikt. Tas, ka tās tehnoloģijas kaut kā ietekmē, un droši vien gan pozitīvos, gan negatīvos veidos, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka sekas mēs redzēsim tikai vēlāk. Bet tu iesāki runāt par to interesanto lietu, par to, ka tu nedabūni rezultātu uzreiz. Un man šķīstu, ka tur ir tas, kur tehnoloģijas izdara to lāču pakalpojumu bērnam, un reizēm vecāki izdara to, iepazīstinot bērnu ar tehnoloģiju diezgan agri, jo tas, kas notiek, tas gan, ko dara tehnoloģija, tur nevajag gaidīt. Tu tā kā momentāli, tu skaties, un tev ir visu laiku it kā stimuls. Un tehnoloģijas ir radītas. Katra aplikācija tā ir 20 pieauguši gudri inženieri tā, lai viņi būtu visu laiku interesanti, lai mēs pēc iespējas vairāk viņā ieskatītos. Un, protams, bērnu un pusauģu smadzenes viņas jau nespēja turēties šim algoritmiem pretim. Un tas, kas notiek, mums izaug bērni vai pusauģi, kuri nespēja pārdzīvot it kā garlaicīgu vai nestimulējošu brīdi. Un reālajā dzīvē tas izpaužās tā, ka es varu atnākt, pamēģināt kaut ko padarīt. Tas ir interesanti pirmajā reizē, otrā, bet tikko man tas apnīk, vai tikko man tas nepadodas, vai man tas liekas garlaicīgi, tā viss es nolecu no tā. Un tie ir tas, ko es praksē ļoti, ļoti bieži redzu. Jaunieši vienkārši nāk tieši ar šo lietu. Es aizgāju pamēģināt, bet man bija garlaicīgi. Tas nebija man. Jā. Nebija mans, jā. Paldies, un tad es visu laiku meklēju nākamo, un beigās viņi paši ir nelaimīgi. Tāpēc, ka pienāk 16 gadi, 18, tev pienāk 25 gadi. Un tu varbūt esi pamēģinājis dažādas lietas, nevienā neesi pa īstam iedzīvojies, tev nav izveidojusies rutīna, tu neesi nevienā īstenībā sasniedzis kaut ko labu. Tad saproti, ka vienīgais, kas tev stimulē smadzenes, ir telefons un video spēles. Nekas nelīdzinās tam. Arvien populārāk ir tieši spēka treniņi, svara cilāšana. Kāda varētu būt galvenie ieguvumi un iezīmes tieši puišiem un meitenēm šādos treniņos vai ar šādu pieredzi? Es tā rūpīgāk sekoju līdzi, tāpēc, ka man ir vecums lielāks paliek, es sekoju līdzi, kas ir tās tendences. Un liekas, ka visi pētījumi tiek uzrāda, ka spēka treniņi ir vislabākā lieta, it sevišķi cilvēkam pieaugot, ko darīt. Tas ir. Mans minējums būtu tas, ka spēka treniņi, kāpēc pusauģiem patīk, vienkārši tāpēc, ka tie ļauj pārmainīt ķermeni, ātrāk padarīt to labāku muskuļus pieaudzēt. Tas ir tas, ar ko viņi tajā vecumā ir kaut kādā ziņā vairāk fokusēts. Domāju, viņus netik daudz uztrauc tas, lai viņš var kardio noturēt tur vai noskriet maratonu. Tāda ilgtermiņa plāna tas nebūs. Viņi pie tam tajā vecumā arī ķermenis parasti ir fiziski daudz labāk attīstīts. Ātrumu, spēku, izturība mazliet vēlākos gados. Ir ārkārtīgi, izturība. Mēs atceramies, kāda bija ballītes. Kad mēs bijām 16, 18, 20, mēs varējām noballēt nakti mierīgi no rīta, iet uz skolu, absolūti nekas. Paiet laiks, 27, 30 gadus vispār neiedomājam. Un es domāju, tādā ziņā tas jāņem vērā, ka pusauģu ķermenis ir super spēcīgs. Ātri atjaunojās. Ātri atjaunojās, jā. Vai spēka treniņš arī kalpo kā izpausmes veids? Jā, tas, kas no savas pieredzes zinu, tas, kas ir vienmēr izsit no rutīnas, ir, piemēram, tu trenējies, sasniedz kādu rezultātu, tad saslimsti, 2 nedēļas neaizies zāli, negribās atkal sākt visu no sākuma. Tur vajag kādu no malas, kurš pastam. Es domāju, ka jauniešiem tas arī ir patīk, tāpēc, ka tur ir kaut kāds gamifikācijas moments. Tu kaut vai nedaudz, bet tu visu laiku it kā vari bildot kaut ko. Tev ir jāvar nākošajā reizē. Jā. Un tas ir ļoti interesanti. Tāpēc, droši vien ir tas aspekts, ko tu saki, jā, kā citi to neredz. Es cenšos ar citiem obligāti, bet tas ir pašam priekš sevis. Es redzu, kā es augu. Un pusauģiem tas ir super svarīgi jauniešiem. Tas, ka viņš redz, ka viņš apgūst kaut kādu prasmi un tas, ka viņš aug. Par to ir viss tas vecuma posms. Jo reāli tajā vecuma posmā es veidoju sevi un es mēģinu apgūt lietas un attīstīties un pieaugt. Un šī ir viena no tām lietām, kas domāju, ārkārtīgi atbilst tām vajadzībām tajā vecumā. Spēka treniņš, muskuļi, testosterons, tas ir par vīriešiem. Vai spēka treniņu pusauģu gados ir vitāli nepieciešama, vai tu tā minētu tieši puišiem? Viena lieta, es tiešām domāju, ka pusauģu vecumā ir diezgan liels atšķirības starp dzimumiem.
Un šīs dzimuma atšķirības ir jāņem vērā. Visādi iemesli dēļ, tāpēc, ka tas nāk par labu abiem dzimumiem. Un droši vien no sporta, no trenera puses arī labāk zinās, bet ir ļoti atšķirīgas tās lietas un slodzes, kas ir piemērotas puikām, kas ir piemērotas meitenēm. Man abi vecāki bijuši sporta treneri, un viens trenēja puikas, un otrs trenēja meitenes. Mums bija vienmēr kopā nometnes. Un tur, protams, tu ļoti labi redzēji, ka tas ir pilnīgi atšķirīgs domāšanas, pilnīgi atšķirīgs pieejas un pilnīgi atšķirīgs to starp slodzes, ko var izdarīt zēna meitenes. Otra lieta, es domātu, šis ir tāds drusku nedaudz varbūt kontroversāls lieta. Bet man šķiet, ka mūsdienās patiesībā man ļoti interesē zēnu psiholoģija. Arī tāpēc, ka es pats esmu vīrietis un esmu gājis tam cauri, bet arī strādāju vairāk ar puišiem pie manis nonāk. Un mēs zinām, ka mūsdienās mūsu sabiedrībā samazinās telpas, vides, kas ir zēnu telpas nosacīti. Tādas tikai puiku vietas. Visādi iemesli dēļ, piemēram, ja mēs domājam par skolu, tad skolā tomēr pašās skolotājs ir, piemēram, sievietes. Skolās mums ir visas jauktās klases, mums ir dažādas lietas, bet tajā vecumā ir svarīgi, ka ir gan puikām, gan meitenēm kaut kādas nodalītās telpas. Meitenēm viņas ir vieglāk atrast. Tāpēc, ka meitenes savā starpā čupojās, viņas tur taisa meiteņu balītes, vēl kaut ko tur ir. Mēdz komunicēt atšķirībā. Jā, un vairāk komunicēt. Zēni parasti veido savas telpas ar darbību. Viņiem ir kaut kas jādara. Piemēram, tāds labs piemērs pirms 10 gadiem bija tās, saucās Eļiki, interneta spēļu zāles. Tur, kur džeki sanāca kopā, apsēdās pie datora, un pat viņas darbojās pat tad, kad daudziem jau mājās bija datori. Bet vienkārši viņi tā kā izveido tādu telpu, kur būtu kopā. Un es domāju, ka trenižera zāle kaut kādā ziņā var veidot šo telpu, kur tostarp arī dažādu vecumu jaunieši. Viņi var būt kopā tādā vidē, kas ir uz puišu it kā visu šo attīstību un domāšanu orientēti. Tādā ziņā tas ir ļoti veselīgi, jo tas iedod arī konstruktīvu vietu, kur viņiem būt savā starpā, redzēt to starp citus vīriešus, redzēt, ko visu, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka sabiedrībā viņi aizvien mazāk redz tādus labus, pozitīvus lomu modeļus. Daudziem ģimenēs nav tēvu, piemēram, Skolās nav vīrieši. Skolās nav vīrieši, kaut arī lielāko daļu no pusauģu laika. Kopā pavadot ir tieši sievietes kā autoritāte priekšā. Absolūti. Un trenižera zālē, tev var iemāt visas tās svarīgās lietas, disciplīnu, kārtību, rūpību pret sevi, izturību, visas tās lietas, kuras pēc tam viņiem arī palīdzēs kļūt par labiem partneriem tālāk dzīvē. Kā vecāki var palīdzēt savam jaunietim ar motivāciju sportot? Tā motivācija ir kaut kas zelta vārds, kas... Jā, es ik pa brīdim saņemu no vecākiem jautājumus, un kad piezvanu sveiki treneri, man ir jaunietis, 15 gadi, viņam ir nepieciešams sākt sportot. Pirmais jautājums, ko es parasti šādā sarunā uzdodu atpakaļ, ir, vai viņš arī ir izrādījis interesi par sportošanu. Jo es ticu, ka iekšējai motivācijai ir vienmēr jābūt katrai personai, ja vēlas uzsākt kaut ko jaunu. Un tad pirmais varbūt ir solis strādāt ar to iekšējās motivācijas veidošanu, radīt interesi, pastāstīt, kas man nav, ko es varu iegūt, izpausmes veidi. Tas ir pirmais solis, bet es esmu ievērojis, ja pie manis atsūta sveiki, mēs jums nopirkām treniņu, kur ir jaunietis un tagad kaut ko izdariet. Viņam acīs var redzēt, viņš šeit negrib būt, bet viņš ir apzinīgs puisis un atnāca līdzi, jo mamma viņam nopirka. Jā. Tad tev ir pateicīgāka situācija, kurā gadījumā, jo pie manis, piemēram, vienmēr nonāk, negribot tur būt bez iekšējās motivācijas, tāpēc, ka mamma atveid. Bet es pilnībā piekrītu, ka tas pirmais solis, ja viņam nav tā iekšējā motivācija, tad viņu radīt. Bet es domāju arī, ka skaidrs, ka ir forši, ja pusaudzis pats kaut kāda iemesla dēļ tur lietas sakrīt un viņš izrāda motivāciju. Bet es domāju, ka no otras puses tieši tas vecuma posms un tas pusaudzība ir ar to specifiski, ka mēs viņos varam radīt to motivāciju. Un reizēm tas, ko tas, kas to motivāciju iedod, protams, ir pieaugušais, pie kura viņš atnāk. Mēs labi zinām, tur neinteresē vispār sambo vai vēl kaut kas vēl vingrošanas aizēja, bet tur iznāk tāds treneris, viņš cilvēks sakarīgs, pieaugušais izstās, un pusaudzis pievelkās, jo viņi dabiski pievilksies pie autoritātes figūrām, pie figūrām, kuras varbūt viņiem pietrūkst viņu dzīvēs, un tā, ja mēs varam viņus aizdot kaut kādā ziņā savu motivāciju uz brīdi, kamēr viņš attīst pats savējo. Es domāju, to jau ir viens treneris, speciāls skolotājs, labs, kurš strādā ar bērniem, mēs visu to darām.
tā ir daļa no tās lietas. Tad, protams, ir kaut kādas viltības, man šķiet, no pusauģa psiholoģijas, kas palīdz. Protams, kas nenormāli paaugstinās to iespēju, ka viņš turpinās iet. Ja ies arī kāds draugs, ja viņi ies divatā, tas uzreiz ir milzīgi to palielina. Tāpēc, ka atkal pusauģa vecuma posmā draugi ir dzīves tā svarīgākā tēma. Iespējams, ka laba doma ir, ja viņi pamēģinātu sapārot kopā ar kādu vai palīdzēt viņam atrast. Otra lieta, pusauģa dzīve ir diezgan tāda praktiska, un viņu problēmas reizēm tas, kas mums liktos pilnīgi absurdi, vai pašsaprotami, viņam tās ir reālas problēmas. Un tā ir normāla lieta. Tā var būt, ka 13, 14 vai pat 15 gados, teiksim, ja tas ceļš līdz tai zālē nav baigi vienkārši, vai viņš ir pārāk tāls, vai vēl kaut kā, viņš tur neies. Tik vienkārši. Es domāju, ka ir vērts, vai arī, ja viņam vajadzēs baigāk celties, vai viņš pēc skolas būs noguris un viņš nepaspēs paēst, visas šīs praktiskās lietas. Es domāju, ka ļoti vērts ir vienkārši viņu apsēsties, padomāt, kā tavā rutīnā, kā mēs šito varam ielikt tā, lai tas strādātu. Un ne tikai šonedēļ, kad tu aizies pamēģināt, bet kāds varētu strādāt, teiksim, pēc nedēļas, pēc mēneša un būt tava rutīnas daļa. Visas šādas ļoti praktiskās lietas, ar ko tu brauksi, kurā brīdī tu paēdīsi, visas šīs lietas. Lai viņam nav sajūta, kad ir uzkrauts pienākums, kuru vajag realizēt, bet, hei, mēs esam ģimene un mēs varam kopā šo sarežģītību, loģistikā, paēšanā atrisināt. Tam ir risinājumi. Pasaki, kas tev traucē, un es esmu tev tepat blakus. Un varam to risināt, parādīt, ka tev ir problēmas, fine, es tev nenosodu par to, ka tev šitas liekas grūti, jo man pēc 20 gadu pieredzes šajā pasaulē jau viss ir pašsaprotami. Nepieprasīt līdzīgi tā kā no 4-gadīga bērna, ka viņš visu sapratīs pašsaprotami, vai ne? Protams. Saka, vai tavā praksē ir bijušas arī situācijas, kad vecāki vēršas un saka, hei, mums ir grūti tikt pāri šim slieksnim, un mēs nevaram dabūt jaunieti pie sportošanas, bet, piemēram, ir svara problēma, kuru vajag koriģēt? Tas diezgan bieži tā notiek. Es patiesībā vēl vispār pats strādāju no otras puses. Tāpēc, protams, pie manis nonāk pusauģis, kad ir kaut kādas grūtības radušās. Vienalga vai skolā, vai depresija, vai vielu lietošana, vai virsvaru, visām šīm lietām, kas ir savstarpēji ļoti cieši saistītas. Un tas, ko mēs zinām šobrīd absolūti droši no pierādījumiem, no pētījumiem, kas notiek pasaulē, mēs zinām, ka viena no visefektīvākajām intervencēm, kuru vispār speciālisti var piedāvāt bērniem, pusauģiem, kuri saskarās ar šīm problēmām, tostarp depresiju, trauksmi un visām biežākajām lietām, ir reāli fiziskas intervences, tostarp sporta nodarbības, kardiovaskulārie treniņi, spēka treniņi, visas šīs lietas. Viņas pat mērot pētnieciski, līdzīgi kā mēs mēram, piemēram, medikamentus vai pētam psihoterapijas intervences, viņas ir veiksmīgākas, efektīvākas un vienmēr viņas ir ar daudz mazāku risku. Tā mana īsa atbilde vienmēr ir, tev ir šī problēma, tev ir jāsāk nodarboties ar sportu. Nevis tāpēc, ka tas ir veselīgi vispār, bet tāpēc, ka tā ir efektīvākā lieta pret šo problēmu. Un ja tu nevēlies darīt, ja tu nevēlies sākt kustēties, tad kāda ir tā motivācija vispār samazināt? Tā ideja ir tāda, ka es atnākšu un man iedos tur tabletes un dzīve teikt uzlabosies. To kaut kur tu vari darīt, bet tas nav tas, kā manuprāt, un ar pusauģiem tā strādā. Tā kā šī kustēšanās daļa, viņa vienmēr, pie tam es domāju, ka viņa ieņems aizvien lielāku daļu arī, darbā ar jauniešiem. To sauc, tam ir pat savs vārds, to sauc sociālā izrakstīšana. Tā ideja ir tā, viņa Latvijā vēl nav. Protams, iedzīvojusies pagaidām, bet, Lielbritānijā ļoti populāri šobrīd tu aizēji pie ģimenes ārsta, piemēram, tad ģimenes ārsts izraksta nevis tur nofēnu vai antidepresants, bet ģimenes ārsts izraksta tur 3 reizes nedēļā. Tātad šāds treniņš izdod tev kuponu, tu ar to kuponu ej uz zāli un tikai nodarbojies. Mēs zinām, ka tas tiešām ir efektīvākā lieta, kā palīdzēt. Brīnišķīgi. Sanāk, kustība simbolizē darīšanu un vēlēšanos uz pārmaiņām. Absolūti. Vienā teikumā. Pārmaiņas būs, viņas nav vērts sagaidīt uzreiz, bet tas nav kā precāba zāle, kur tu iedzer un uzreiz nejūti. Tā ir apņēmība. Kustība ir uz pārmaiņām. Jā, un otrādāk, tikko es palieku nekustīgs, tā man sāk pārmākt visas lietas, tostarp bezjēdzības sajūta, trauksme, depresivitāte, tāpēc, ka ķermenis jau saprot, ja es nekustos, tad man nav it kā jēgas neko darīt.
Jā, un manuprāt, tā ir ļoti svarīga pieredze, jo tad uzreiz ir kontrasts. Cilvēks ir situācijā, kur nav patīkami uzsākt to ceļu un liekas, ir ok, bet ikdienā darot, mēs jau nepamanām. Mēs ļoti normalizējam ikdienas pieredzi, un ko līdz sanāk pārtraukt un atkrist atpakaļ, tad uzreiz ir atkal kā pašam iekšā signāliņš par, nē, šodien jau biju, man šodien nepatika. Bet tas ir normāli visu šī procesa laikā uzsākt sportu, ieviest treniņus, kur varbūt nekad mūžā nav bijuši, kad būs vairākas reizes šis te uzsākšanas posms, apstāšanās, pārtraukšana, apzināties realitāti, ka nē, šodien nevajag tomēr darīt. Jā, un pie šitā visa parasti, kas notiek, cilvēks sanāk un saka, jā, ok, es saprotu, bet tagad jau tieši ir tā problēma. Es jūtos tik slikti, ka es nevaru sākt kustēties. Es neticu, ka man izdosies. Es neticu, ka man izdosies, vai tāpēc, jā, man ir depresija un es neredzu nekādu jēgu, vai es nevaru sev piespiest. Bet tas triks ir tāds, ok, tieši tāpēc. Tā kā tev neradīsies motivācija, pirms tam mēs nevaram tev nekā baigi salabot, un tad tev pēkšņi radīsies motivācija, sāk kustēties. Nē, tieši tāpēc tev ir jāiet kustēties, tāpēc, ka tev nav motivācijas to darīt, tāpēc, ka tu to šķietam nevari. Tā kā sāc ar visu mazumiņu vienalga ko, un tas pavilks tālāk to. Ģeniāli. Tad ir ļoti svarīgi akcentēt, piemēram, ja vecāks vēlas palīdzēt jaunietim, tad saprast, ka tu nejutīsies priecīgs to darot, tu nejutīsies priecīgs pirmajā reizē vispār dodoties tajā virzienā. Un tieši tāpēc tev to vajag, jo tā ir. Tev nav jājūtās priecīgam uzsākot kaut ko jaunu. Tas būs bailīgi, būs pilns ar nezināmo. Liksies, ka visus tev skatās un vēro. Pat ja tā nav, tad tāda būs sajūta un to vienkārši vajag pieņemt. Jo neatkarīgi no tā, vai kāds skatās, neskatās, man jau pašam jādara. Ja, un dzīvē būs situācijas, bet dzīvē būs situācijas, kuras tev skatīsies un tev vērtēs. No tā nevarēs izvairīties. Protams, ka ir kaut kāda maza, bet tā būs ļoti maza daļa, no kurām tas tiešām būs neiespējami. Viņu problēmas ir tik lielas, ka tur ir. Bet tā ir absolūti maza daļa cilvēku un absolūtam vairumam tas tā nebūs. Es ap citu sāku runāt par to, ka tev tas nepatiks un to vajadzēs darīt, tas par ko mēs runājam. Jā, protams, tieši tā ir tā lielākā problēma jauniešiem šobrīd, tāpēc, ka viņš pieredz darīt visu. Un vecāki arī kaut kādā ziņā to it kā pārņem, visu laiku domājot, bet vai bērnam tur būs interesanti, vai tā kā pusaudzim tur būs interesanti. Un tad it kā visa apkārtējā vide sāk kā simulēt video spēli vai kaut kādu, tur visu laiku ir jābūt kaut kādiem stimuliem. Protams, ka tas ir normāli, mēs mēģinām pusaudzim tur ieinteresēt, bet jebkuras, kā mēs padomājam, spēle, futbols, piemēram, viņš vienkārši tāpat ir interesants. Tev nevajag tur apkārt kaut kādus klaunus vai vēl kaut ko, lai tas būtu interesanti. Un reizēm dzīvē ir lietas, kuras nav interesanti. Tā kā, tur tam arī nevar apiet apkārt. Skriet krosu, tur 12 km. Tas nav baigi interesanti pēc būtības, bet tas tev ir jādara. Un tieši tas jau dzīvē ir kā reizes svarīgs. Ja mēs varētu darīt tikai to, kas ir interesanti, mums jau nebūtu baigi problēmas. Problēmas radās tajā brīdī, kad mums ir jātiek kaut kam pāri, mums smagam, kas mums nepatīk, kas mūs sāpina, kas mūs salauž, un pēkšņi nav tādas pieredzes. Bet tas nebija interesanti to darīt, un es to neapguvu. Darot interesanti, var tikai veicināt sabiedrību, kas kļūst par patērētājiem. Taču, lai izveidotu biznesu, tev ir jāiet cauri situācijām, jāsacenšas ar citiem, kuriem jau ir veiksmīgi strādājuši biznesa modelis. Un tev ir jāizkonkurē ar kaut ko jaunu. Tas nozīmē doties pretī nezināmajam. Man šķiet, ka jo biežāk cilvēks savā dzīvē būs praktizējis lietas, kur sākumā ir barjera, bet viņu liekas nepārvarama, bet ar darīšanu var pamanīt, ok, es jau šajā esmu ticis pāri un līdz kāpšu pāri nākamajai. Tas veido sīkstu dzīves pieredzi bagātu personu. Jā, absolūti. Tā ir viena no idejām par depresiju. Mēs daudz runājam, teikt, jauniešu depresivitāti. Viena no idejām, protams, depresija ir ļoti plašs jēdziens un tur ir ļoti dažādas veidi, kāds izpaužās, bet viena no lielākajām idejām tieši runā par jauniešiem ir šī, ko tu mini, ka depresīvā situācija iestājas jaunietim, kurš visu laiku ir gājis diezgan labi izklaidēts un diezgan labi aprūpēts. Un kaut kādā brīdī viņš nonāk pie neizbēgamām dzīves problēmām. Vai nu viņš tur draudzeni pamet, vai skolā slikta atzīme, vai vēl kaut kas. Un viņam nav pieredzes tik pāri. Viņš nav savā dzīvē iemācījies to, ka ok, man ir grūti, man ir sāpīgi, bet es varu tam izdzīvot. Un viņš vienkārši viņu tas iemet iekšā ļoti dziļā tādā bedrē. Sliktās sajūtās, no kurām viņš nespēja pats tikt ārā. Viņš netic, ka spēja tikt, jo nav bijis līdzīgā situācijā.
Un nav arī prasmi, ko es daru tādā situācijā. Jo mēs jau nevaram, mēs jau tikai apgūstam tās lietas. Mēs paskatāmies apkārt, kā citi cilvēki dara un paši, ko es daru, kad es jūtos ļoti nelaimīgs. Kas ir tās lietas, kas man palīdz? Un ar laiku mēs, protams, katrs pats uzkrājam. Bet, ja tam pusaudzim nav iedots iepriekš tādas mazāk sāpīgas pieredzes, viņš ir tajā bedrē, neticot, viņš tiks ārā un arī nezinot, ko viņš varētu darīt. Un tad viņš paliek, piemēram, guļot. Vai tad viņš iet uz parku un mēģina nopirkt tur kaut kādas vielas, lai to sajūtu dabūtu. Ļoti vispārīgs jautājums, bet kas ir svarīgāks sākšanai? Mentālās veselības sakārtošana vai fiziskās veselības sakārtošana? Ja godīgi, es domāju, ka tā ir viena tā pati lieta. Ja, mēs jau nevarētu iztēloties. Mentālā veselība ir atkarīga no smadzenēm. Smadzenes ir fiziskā veselība. Bet fiziskā veselība, lai tā būtu, man ir svarīga, lai man ir mentālā veselība. Man nav nekāds jēgas, man ir super fit ķermenis, bet galvā ir pilnīgi putra. Tās abas divas lietas, manuprāt, viņas nav atņemamas viena no otras. Tā ir viena un tā pati lieta. Viņas ir ļoti cieši saistītas, un mēs zinām, tieši tāds arī ir. Jo es labāk nodarbinu savu ķermeni, jo es labāk jūtos. Jo man ir lielāka motivācija iet pasaulē un darboties. Tad deksme ir augstākā līmenī cilvēkam, kas sporto, tā var novērot? Kas kustēsies pilnīgi noteikti. Tā būs lielāka. Bet arī pat tādā fizioloģiskā līmenī mums šobrīd ir, piemēram, kas ir viena no lielākajām tā pētījuma jomām par to, kā ēdiens un kā tas, kas notiek mūsu zarnu traktā, ietekmē mūsu emocijas. Un izrādās, ka tam ir milzīgi liels fizioloģisks pamats, kāpēc tas tā ir. Un es domāju, ka jo ilgāks laiks paies, jo mēs vienkārši vairāk sapratīsim, cik ļoti tās lietas ir savā starpā saistītas. Un mēs runājam par sociālo izrakstīšanu kā sporta, kā spēka treniņu, kā kardio treniņu izrakstīšanu, bet otrs lielais virziens ir tieši uztura. Un starp citu, trenižera zāle jau nav tikai par to, kādu zelzi es pacēdu, arī ir par to, tomēr, ko es ēdu, vai ne? Kāds ir mans vispār uzturu profils. Jā. Treniņos rūpes par sevi, par savu ķermeni ļoti vienkārši arī palīdz izsacināt, vai man šodien ir nepieciešams paņemt pirmo kaut ko par rokai, kas iespējams traucēs treniņos un negatīvi ietekmēs pašsajūtu, vai taisn otrādi, es trenējos, rūpējos par savu ķermeni, tāpēc, ja es pa vienu cenu varu izvēlēties dažādus produktus un šim sekas ir zināmas un šim asociācija ir, ka šis ir veselīgi, tad es labāk pamēģināšu to. Garšīgi, negaršīgi, to es noskaidrošu pieredzes gaitā. Vai ir īpašas atšķirības šķirtām ģimenēm un ģimenēm, kur tētis ar māmu kopā ar bērnu dzīvojuši visu laiku kopā? Es par šito īsti nemācēšu pateikt, jo to ir arī baigi grūti pateikt, tāpēc, ka šķirtās ģimenes ir tik daudz, ka tā savā ziņā ir kļuvusi jau par normu. Un pat ģimenes, kas nav šķirtas, tās pusauģu pieredzes bieži ir tāds, ka viņi tāpatās dzīvo vairāk ar vienu vecāku un otrs vecāks, vai nedzīvo tur, vai darbos, vai vēl kaut kā. Un tāpēc ir ļoti grūti izšķirt, vai tās atšķirības, kas ir, vai tās ir, teiksim. Protams, ka, ja ģimenē aug puika un tur tētis iet uz zāli, tad ļoti palielinās iespēja, ka tas liels arī ir. Bet, piemēram, man ir piemērs pat tāds, kur izdevās sakonektēt dēlu ar tēti, kur bija izšķīrušies jau sen, un viņš dzīvoja citur, bet puika tagad paaugās, un viņam ir vecums, ka viņš var sākt iet uz zāli. Tā izrādījās tāda kopīga aktivitāte, ko viņi varētu darīt. Jo, būsim godīgi, tad tētim satikties tagad ir tāda 13-14 gadīgu puisi. Par ko mēs runāsim tur tieši? Biznesu. Agrāk tas arī bija drusku vienkāršāk. Tad makšķerēt varēja braukt vai vēl kaut ko. Tādas aktivitātes ir mazāk. Ir video spēles, kas principā paliek. Starp citu, tā ir viena no pozitīvajām video spēļu lietām. Tā ir viena aktivitāte, ko tēti ar dēliem aizvien vairāk dara kopā. Bet zāle tā ir arī ļoti dabiska forma, kur caur ko veidot šīs attiecības. Esmu ievērojis, pie manis visbiežāk ar jauniešiem, kurus sūtu uz treniņiem, vēršas mammas. Un vairumā gadījumu tas ir šķirtās ģimenēs. Un ar laiku, tad, kad jaunācis ir uzsācis savus treniņus, tad es redzu, tik tiešām viņš nāk patstāvīgi. Un viņš savos 15, 16 gados, es vienkārši viņus abrīnoju. Man ir patiesas prieks redzēt, ka viņam bija vajadzīgi tikai 2 mēneši regulāri reizi nedēļā tikties ar treneri. Līdz brīdim viņš ir kļuvis pastāvīgs un pasaka, klausies, es pie tevis sanākšu kaut kad vēlāk, man ir treniņu plāns, es tagad zinu, ko darīt.
agrāk, kad es augu tajā vecumā, biežāk krāniņi zīmēja kritiņiem sētas malās. Šobrīd es redzu jauniešu vien vairāk nāk uz zāli. Man ir patiesi prieks par to. Un, man nešķiet, ka ir atšķirības starp šķirtu vai nešķirtu ģimeni. Vairāk tieši dot tam jaunietim iespēju un laiku pierast pie tās vides, lai viņam ikdienā, kā tu teici, iespējams pat vienkārši izkopt komfortablu ierašanos zālē. Bet, zinu, es klausos, kad saka, man šķiet, ka ir starp citu pētīts, kā izaudzināt dēlu mammai, kur kaut kāda apstākļa dēļ audzina viņu vienu. Un ir viena lieta, ko mēs zinām no pētījumiem, ko dara tās veiksmīgās mammas, kurām tas izdodas labāk. Un viena no lietām ir tā, ka viņi sameklē apkārt kaut kādas vietas, kur ir šie vīriešu modeļi un aizsūta to puisi uz turieni. Tāpēc es domāju, ka viņi arī vairāk nonāk, protams, iespējams pie treneriem un pie visādiem speciālistiem vai pedagogiem un mentoriem, tāpēc, ka viņu mammas apzināti, vai ne tik apzināti, bet būdams labas mammas, viņas meklē viņam, kā iet šo pieredzi. Patiesībā tas varētu nozīmēt uzticēties vēl kādam. Jā, kas ir pilnīgi normāli. Mēģināt visu pašai un censties. Tas arī, man liekas, arī pilnās ģimenēs. Es skatos, kādas problēmas pusauģi var radīt. Es domāju, ka tas nav reāli. Tā kā vieniem pašiem vecākiem ar to viss tik galā, un ka ļoti prātīgi outsourcēt tos darbus kaut kur apkārt. Brīnišķīgi. Vasarā ir ļoti populārs jauniešu sporta nometnes. Arī MyFitnessam augustā būs jauniešu sporta nometne. Vai pats koncepts sporta nometne jauniešiem ir ar kaut ko īpašu vai noderīgs? To arī nevajadzētu par mazu novērtēt, tāpēc, ka tas ir ļoti, tas atrisina milzīgu problēmu. Ir sevišķi Latvijā, kur tas brīvlaiks ir ļoti ilgs. Un, protams, ja to pusaudzi atstāja savā vaļā, tad mēs labi saprotam, ka viņi nevienmēr paši racionālākie cilvēki. Tam ir praktiski loma, bet es pats esmu ļoti liels sporta nometņu entuziasts, un es pats arī uzaugu nometnēs, bet nometne, manuprāt, ir vieta, kur pusaudzis drošā vietā iegūst kaut kādas pirmās tādas pieaugušās dzīves pieredzes. Tostarp, ka es pavadu kaut kādu laiku kopā ar citiem cilvēkiem, kas ir kā struktūrēji, tā ir tāda struktūrēta vide, es veidoju attiecības ar jauniem cilvēkiem, man ir jāiejūtās tajā organizācijā kaut kā, un tā ir vienlaikus tāda intensīvs laiks, kurā es varu sev uzlabot, redzēt rezultātus un visas šīs lietas. Es domāju, tas ļoti, ļoti svarīgi ir tieši arī no attīstības viedokļa. Pusaudzim iedot šīs pieredzes, jo pārējā laikā tomēr viņš ir mājas skola, tā ir kā visu laiku tāda cita veida aprūpes bīde, un šeit viņam iedod zināmā mērā pastāvību, bet reizē tādā pagaidām vēl drošā vidē, tāpēc, ka viņš ir pusaudzis. Un tās ir jaunas pieredzes, jo atkal jau pusaudzim mūsdienu pasaulē it kā viņi ir visu laiku dzīvo ļoti globāli, bet reālajā dzīvē viņu pieredzes ir diezgan neliels skaits. Viņš pieredz savus mājas, viņš pieredz savu skolu, varbūt savu treniņu vai pulciņu, vai kur viņš iet. Viņam neveidojās daudz attiecību apkārt. Pusauģis dzīves ir diezgan konteinerēts. Un savu šādām pieredzēm viņš var iegūt pieredzi, kur, piemēram, viņam nav iespējams, pieņemsim, viņam skolā nav draugu, viņam skolā neveidojās attiecības, viņam skolā klase ir nedraudzīga. Vai varbūt tieši otrādi viņš skolā jūtās, vai tāds līderis jau pēc dabas no pirmās klasīs, tur ļoti droši. Šeit viņam ir iespēja ienākt, pastīties sev citos ūdeņos, kā tas vispār darbojās. Un tā var būt ļoti nozīmīga pieredze, jo mēs jau principā caur pieredzēm attīstamies. Man pusauģu gados es ātri strauji izaugu. Daudzus gadus es biju garākais, ātrākais, stiprākais klasē. Līdz pienāca 10. klase, un man klases biedrs pateica: Kārli, tu vairs neesi spicākais zīmols penālī. Joprojām atceros. Es ik pa brīdim vēl Jānim pasaku liels paldies, ka tu pateici šo frāzi, jo tas tik tiešām man, uz kādām 2-3 nedēļām rītīgi nolika uz lāpstiņām. Šeit drēbes nemainīju, matus nebazgāju. Tas tā kā bija liels sitiens, jo es atskārtu, viņš pateica patiesību. Un tas nebija es, kurš pateica patiesību, jo es gribēju būt spicākais zīmols. Tas, protams, motivē tālāk atrast kaut kāds cits izpausmes līdzekļus. Nevis tikai dominēt uz kaut kādiem vecākiem lauriem, jo es vienkārši no sportošanas labi sanāca mācības un viss pārējais gāja kā no rokas līdz brīdim, kad tā vairs nebija. Un arī nometnēs man, diemžēl, visur visu laiku bija pazīstamas vides, tie paši komandas biedri, tas pats basketbols.
Tāpēc man ļoti patīk dzirdēt jūs minēto piemēru, kad ierasties nometnē, tas ir jau nonākt starp nezināmiem cilvēkiem, kur varbūt kāds nebūs ātrāks, stiprāks. Tas nav par savu spēju, varbūt sacensībās pierādīt, bet sacensība elements būs, un tā ir līdzīga kā reālā dzīve uz mīsu mirkli, nonāk jaunā vidē. Līdzīgi kā mūsdienās nonāk iespējams jaunā darba vidā. Tieši tā. Tu zinās, ka ar tevi joprojām viss būs kārtībā. Godātais klausītāji un jauniešu vecāki, ja jums ir jebkādi jautājumi, droši rakstiet tos mums, mēs jums atbildēsim. Vēlos papildus vēl atgādināt, ka augustā būs jauniešu dienas nometne un svarīga ziņa, ja 2 piesaka, jums būs izdevīgāk. Paldies! Atā!